Daudz jautā, kur tad īsti šogad notiks festivāls Minhauzens. Nu, lūk, esmu tieši tur, kur šogad notiks festivāls Minhauzens, respektīvi Koknesē. Lūk, Mastos Kokneses karogi, bet 31. jūlijā, 1. augustā tur būs ne tikai Kokneses karogs, bet tur būs arī Minhauzena karogs. Šobrīd es esmu estrādē. Solurindas kā reiz gaida medniekus, ierodamies uz festivālu. Šeit, kur ir ar šķembiņām klātais laukums, būs skatuve. Jūs šobrīd skatāties uz dalībnieku nometni. Un par šo te skaisto ozolu aleju jūs nāksiet uz skatuvi. Jā, tieši šeit būs jāstājas gājienam, apmēram tur, kur šobrīd aiziet tie cilvēki, viņi droši vien jau gatavojas iet stāties gājienam. Un tad visi nāks un nonāks pasākuma norises vietā. Un nebūtu jau nekas neparasts, ja es izdarītu, teiksim, šobrīd tā kā Minhauzens, kāptu uz lodes un dotos mazliet palidot, lai parādītu jums šo skaisto vietu no putna, no putna lidojuma. Skatāmies! Starp citu, tieši 2. jūnijā, praktiski gandrīz 2 mēnešus līdz Minhauzena sākumam, šeit te izgāja cauri lācis. Viņš kā kārtīgs kultūras cienītājs, ļoti izolīts, meža iemītnieks, apskatīja estrādi, apskatīja pilsdrupas, pārpeldēja pāri Pērsei un aizpeldēja atpakaļ pāri Daugavai uz Daugavas kreiso krastu. Galu galā tur meži lielāki un cilvēku mazāk. Bet jā, pats meža saimnieks Ķepēnis bija ieradies inspicēt festivāla norises vietu. Mazliet radīja arī uztraukumu vietējos koknesiešos, bet tā kā šeit ir ļoti daudz mednieku, visi skaidri zina, kas ir jādara, respektīvi, kas nav jādara tajā brīdī, kad ierauga lāci. Un ja lācis kāpj ārā no ūdens, tad ir fiksi jākāp mašīnā vai kādā citā drošā vietā, nevis jāskrien tam pakaļ ar telefonu. Gribat redzēt to vietu, kur lācis izkāpa no ūdens? Ejam skatīties. Pa ceļam uz to vietu, kur lācis no ūdens kāp ārā, iedomājos parādīt jums to vietu, kur jūs 1. augusta rītā dosieties makšķerēt, respektīvi tie, kas piedalīsies makšķerēšanas sacensībās kāps laivās un dosies noskaidrot, vai Daugavā patiešām mīt tāda zivs ar ragiem, kā Minhauzena emblēmā. Ja kāds tādu noķers, droši zvaniet man. Lielisks slips un pontoni, tas viss būs jūsu rīcībā.
Nu, reku, te aiz tā lielā koka, kādus 10 metrus uz priekšu, ķepainis teica, pietiks peldēt un jākāp ārā no ūdens. Likteņdārs un tepat arī Daugavas labais krasts. Jāteic, Lācis te tā kārtīgi ir pastaigājies. Nu, kā jau es teicu, ļoti kulturāls radījums, skaisti pa asfaltu līdz pilsdrupām, nevienu netraucējot un īpaši nesabiedējot. Bet nu jā, kādu citu reizīti vēl par to, kur notiks festivāla Minhauzens notikumi.